Šis ir vlogs numur 1. Heisā visiem! Parasti esmu cilvēks aiz kameras. Šoreiz mēģinājis sevi izaicināt un būšu cilvēks priekšā kamerai. Mēs ar draugiem braucam uz pasaules čempionātu basketbolā, bet ir ieprūnot vēl šādu tādu nelielu piedzīvojumu turpceļā un tā tālāk. Tā kā skatieties manu vlogu, nesaudiet pārāk daudz. Kā es teicu, šī ir man pirmā reize kaut ko tam līdzīgi darot. Hei, bet dzīvojam vienreiz. Tā kā aiziet. Mēs esam izlēmuši doties lielajā ceļojumā. Latvijā ir uznākuši 35 grādi. Bet, drīz mēs no šitās vietas pārcelsimies uz. Un mēs esam atpakaļ. Visi iet krāmēt čemodānu. Tā, viss sakrāmēts, sākam ar mazā somiņu, datorsomiņu, lai viss filmētā var samontēt. Pats dārgākais, kas man dzīvē ir, viss filmēšanas tehnika. Un paskat, kas te šī maika ir vēl no iepriekšējā Eiropas čempionāta, kurā piedalījās Latvija. Es nezinu, vai te var redzēt. Diezgan blāvs jau palicis, bet arī ir izlases džekiem paraksti. Redz, ka pa vidu KP. Jā. Karačē, somi ir sakrāmēt. Jālaiž uz lidos. Ko, sveiciens no Dubajas lidostas. Pirmais pārlidojums bija diezgan grūts. Visi bija neizgulējušies un tā tālāk. Bet nav ko daudz laika kavēt. Laižam tālāk uz Džakartu. Tur arī tiekamies. Ielidojam Džakartā. Pats. Nenormāli, ka būtu 8 stundu lidojums. Šitās te man blakus laika traucēja gulēt. Bet jā, beidzot esam Džakartā. Tagad paliksim pa nakti. Un rīt no rīta uz Baliju. Pirmā nakts pavadīja Džakartā. Tagad laižam uz lidostu. Brauksim tālāk uz Baliju. Bāc, ja jūs zināt, kā te topīja no rīta, jau 30 grādi suta. Visi pagulējam kaut kāds 4 stundas. Bet, ir kā ir. Laižam tālāk. Un beidzot mēs esam galā, mēs esam Balī! Beidzot esam ieradušies hotelī. Mums sagaida ar kokosriegas dzērieniem. Tā, pasiet, kā mums gatavā. All good? All good, sir? Yes? Yes, I'm Wayan. I'm the owner of Tanah Semujan. Welcome to Tanah Semujan. Be careful. This is the water we use. Oh, okay. Gotta be careful. Īsumā, godīgi sakot, pirmoreiz mūžā es dzeru pataisa no kokosa. Okay. Linkungs. Man vienmēr baigi grūti iet peldēties un nav cik karsts, bet laikam vajadzēs saņemties. Colonel! Es to no. Okay. Man nevajadzēja tik agresīvi lekt dēli izlauz ārā. Plodiņš! Kā jau es minēju, šeit visur ir statujas. Ievērojam un cienam citu reliģijas. Budas visās malās.
Otrais rīts Balī. Braucam eksplorēt visādas ūdenskritumus. Šeit nav tā kā Latvijā, kad saule spīda līdz 10 vakarā, pulkstens pus 6. Saule jau riet, paliek ātri tumšs. Tāpēc jāizmanto maksimāli dienas laiks, ceļamies ātri. Braucam! Pirmais pitstops, braucot augšā uz kalniem. Kaut kāds labi iekārtots dārziņš. Nu, bet kā jau turistu sezona, pilns ar cilvēkiem. Tā, Oliņa kā brauciens ar motorolleru augšā kalnā. Stīvs dupsis. Jā, dupsis visiem stīvs, rokas visiem tirpst. Jā, bet, nu, ticiet man, trafiks šeit vienkārši ir par lielam diezgan liels kosmos. Visi brauc kā grib, kur grib, dara ko dara un tā tālāk. Tā kā vienkārši nedrīkst, kā mans draugs Ronalds Mažēkals saka, nevajag baidīties, vienkārši jādod ručkā. Tā mēs esam atbraukuši uz dienas lielāko highlightu, un Nikaš to iecauc Second Pool Waterfall. Second Pool Waterfall. Kad normāli samaksā attiecīgi naudiņu, viss iekļauts ir gids, mums ir privātais gids. Hey, what was your name again? Sunny. Sunny, he's our guide for the day. Yes. Big up. Yes, saulains laiks, mēs ejam uz krūtajiem ūdenskritumiem, solās, ka vajadzētu būt baigi labi. Te jāiet pa diezgan lieliem džungļiem. Saula dedzina, bet viss ir ok. Izbaudām visu, ko Balī mums dod. Tikšu godīgi, pilsēta un viss pārējais, nu, ne īpaši. Nenormāla satiksme, bardaks, tā tālāk, bet atbraucot šeit uz kalniem ir fantastika. Nu, kaut vai paskatieties šo skatu. Viena lieta, ko es jums varu pateikt, tie, kas gribēs izbaudīt skaistos Balī ūdenskritums, būs jāiet lejā pa lieliem kalniem, pa milzīgām trepiem. Lejā būtu vēl ok, bet kā mēs augšā tiksim? Pagaid, kur man mutē tagad do? Mutē ir. Tā, pagaid. Ej, vismaz tāds skābolīts forši. Jā, es to saku. Let's go. Tā. Ronalds ēda Kaut kāds jauns augurs pirmo reizi tādā. kā īsti mērkicēt banānu. Garšo. Bintang! Taču mēs ejam tālāk uz ūdenskritu. Gājiens uz ūdenskritumu, izaicinājumiem pilns. Jāiet to rupīt cauri. Pilns rupītēm. Bet teikšu godīgi, ūdens kā jau kalnos. Nav diezko silts. Ūdens priek, kā maziem bērniem. Jā, riepā.
visu ūdens prieku ir izbaudīti. Mēs esam nedaudz noguruši. Baigai jāpat trepiem augšā lejā jākāp. Nav diezko potūkam, vai ne? Jā. Kad šeit lecam uz droniem, es gribēju teikt droniem, lecam uz rolleriem un laižam apkārt uz pilsētu. Oliņkungs. Poliņš ir noguris. Visi noguruši.